Kazdangas kultūras centra lielo zāli pieskandina pūtēju orķestra Kazdanga spēlētie marši. Tiek atkārtots repertuārs, jo tūlīt sāksies pilsētu un pagastu svētki gan Dienvidu Kurzemes, gan arī apkārtējos novados, un svētku gājiens šai pusē nav iedomājums bez pūtēju orķestra Kazdanga varenās spēles, tāpat kā šīs vasaras dziesmu un deju svētki Rīgā. Nu pat kolektīvs ar labiem rezultātiem sevi parādīs dziesmu un deju svētku repertuāru pārbaudes skatē, iegūstot otrās pakāpes diplomu. Skate bija Jelgavā, veicās mums ļoti labi. Ieguvām 42,7 punktus no 50. Es domāju, ka priekš mūsu orķestra tas ļoti labs rezultāts bija. Pūtēju orķestra kolektīvā šobrīd ir 36 dalībnieki, gan no Kazdangas un Aizputes, gan no Liepājas un Saldus novada. Noturēt kolektīvu īpaši pandēmijas laikā, kad nācās strādāt attālināti, nebūt nav bijis vienkārši, atzīst pūtēju orķestra Kazdanga vadītājs. Aizbrauc uz ārzemēm, arī no mūsu kolektīvu. Dzīve tāda, kā mums šodien ir, ko var izdarīt. Veci ir aizgājuši pensijā. Veci iet pensijā, jā, un jaunie mūsu pusē tik daudz zināk klāt. Pat lielās pilsētās, pat Liepājā ir problēmas ar mūziķiem, uz atsevišķiem instrumentiem. Ko vēl mazā Aizputes. Nu jā, bet Aizputes mūzikas skolā jau sagatavo arī mūziķus. Tu pats vadīji? Jā, ir orķestrīts mums ir, jā, bet tiem vienam otram ir jāizaug. Mazāk arī uz mūzikas skolām nāk mācīties audzēkļi. Tas ir, jo orķestrī nevar no malas ienākt, un tā kā korī, kurš vēlas dziedāt, un viens mēģinājums, otrs mēģinājums kaut kā klausoties, apgūt to repertuāru. Cik tu sen jau spēlē Kazdangas pūtēju orķestrī? 3 vai 4 gadus, es īsti precīzi nezinu, bet man liekas, ka 3, jā. Kā aizsākās tavs ceļš uz Kazdangas pūtēju orķestri? Es sāku spēlēt mūzikas skolā, un tad 3. klasē man piedāvāja arī nākt spēlēt, un man māsa arī spēlēja, tad es arī gribēju. Tad tev būs pirmie dziesmu deju svētki? Jā, būs pirmie. Ir jau tāds zināms satraukums? Jā, ir. Bet visi stāsta, ka būs ļoti forši. Ticu viņa. Pūtēju orķestris Kazdanga dibināts pirms 37 gadiem, lai gan tā pirmsākumi meklējami jau tālējos pagājušā gadsimta 30. gados. Kolektīvs regulāri piedalās dažāda mēroga pasākumos, festivālos un, protams, arī dziesmu un deju svētkos. Pašam ar šo kolektīvu, tad kurie būs šie dziesmu deju svētki? Ar šo 8. Mācoties Liepājas muzikas vidusskolā, sāku jau bija kā diriģenta palīgs, jau tad strādāt kolhoza laikā jau. Jau esmu no šī kolektīva pirmās dienas. Dziesmu deju svētku koncerti jau būs kurējo reizi, jau droši vien daudz ir spēlē. Man nav viņa daudz. Vikmanis bija 80. gadā. Un tad tur kā 4, vairāk man nav. Kādas ir tās emocijas un atmiņas par dziesmu svētkiem? Nezinu, tas jau darbs mums praktiski ir. Mēs nospēlē un viss. Tā sajūta jau kopēji ir ļoti interesanti, skaisti. Man jau nedrīkst varbūt tā teikt televīzijas priekšā, bet tais laikos bija kaut kā tomēr tā pacilātāk vairāk. Tagad es nezinu. Varbūt, ka man gadu nāk, grūti spriest,
Bet, skaisti tie. Tie mums ir ļoti skaisti svētki. Liels gods! Kazdāngu pārstāvēt, kāpēc gan ne? Lai tauta redz, ka ir tāda kazdānga. Brīžiem pat arī atbraucam uz skatēm, kur tāda kazdānga atrodās. Cits varbūt nezinām, kur tāda kazdānga atrodās. Kādreiz bija kazdāngas piens un krējums, tagad viņi nav. Tagad ir tikai taura kazdānga. Tā ir tā taura, kad tu uzliec virsū uz muguras. Un ir tas saucamais, kā saka tautā, rastrups, kā muzikāns saka, viņš ir uz priekšu, un tā skaņa iet uz priekšu. Un nevis uz sāniem vai kaut ko pa labi vai pa krebi, bet viņus iet uz priekšu, un viņu ļoti labi dzirdēt. Ir orķestrs, un orķestrim vieglāk ir suļot. Un ir tas apakšējais saucamais bass. Daudz spēku vajag, lai pūstu? Spēku daudz, kuram instrumentam vajag, lai iespēja spēlēt viņu. Bet šitam jau vairāk vajadzīgs. Viņam nestiņi ir, muguri ir, dabūt ciest un kaut kā tā. Tu teici, cik kilogramus sver? Šitas ir plasmas, viņš varētu būt mazāk, varētu kā 12 būt. Bleķis, tas būs vairāk, tas būs smagāks. Šis ir plasmas. Rīgā, uz dziesmu svētkiem, droši vien tev jau ir neskaitāmas reizes būts, ne? Jā, es esmu no pirmie skolēna dziesmu svētki bija, es nemaldos, 89. gads. Ar to tauri, bet tā vēl nebija šitāds taurs, tā bija mazāk, tā bija tuba. Un tad es biju tāds, kas saka, tubas lielumā, cik tā taura, tik pat tas ir liels par tiem skolēna dziesmu svētkiem. Un ko tu pārstāvēji tad? Tad es pārstāvēju Brocēm Pūtēju orķestri. Dienvidu Kurzemes novada Pūtēju orķestris Kazdanga dziesmu svētkos būs dzirdams un redzams gan svētku gājienā, gan arī Pūtēju orķestra lielkoncertā 5. jūlijā Andrejostā.